Tad kāds sīkais pieeja. Nāc un uztic savu dzīvu Dievam un dzīvo tā kā godīgs cilvēks, nevis tā kā pagāns un dar, ko grib un domā, ka pats ir Dievs. Tu nav Dievs, tu tikai cilvēks. Dzīvo vien īsu laiku. Paldies par zvaigznām debesīm, ko tu esi radījis, par katru zvaigzni, par nākamajiem, par sauli. Paldies, ka tu mūs esi šeit atveds. Paldies, ka tu mūs ļoti mīli. Mēs visi kopīgi lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs. Ja Pūdas muižā vēsture sākas jau 1500 pārdod brāļiem Mirbaham, Emerikam Mirbaham. Viņš bet viņas zaļā zāle, zaļā robists, kas aicina pagastā cilvēkus piedalīties talkā un kaut Lielgabals. Lādē no stobra un ar lāpu dedzināju. Kara beigās rakstnieks Dagmijs Zigmunds dzīvo Rīgā. Tu kāda no vieniem sārā, no tā kāda Kāds sīpoliņš. Te kā dēļs, jā. Man šovakar ciemos brauc tāds vīriņš kā Imants Lansmans. Tā kā šitie aļas. Viņš ir bijis tiešām labs galdnieks un mehāniķis, jo viņš uzbūvēja observatoriju un teiks, ka tas Kuģniecības muzejā un tagad viņš atrodās Latvijas Universitātes muzejā astronomijas ekspozīcijā, kur ir aplūkojums. Kaut kā lapjums bija vairāk. Tu tev vajadzēja prasīt skaidrības, un tu mums palīdzēs. Viņš jau ponas grēks bijis. Viņš pilnīgi tā kā nogriez. Ja? Tad beidzās. Es vēl stikloties. Interesanta vēsture. Pagastu māja, apvienojot Puzes un Puzenieku pagasts. 2000 cilvēki dzīvoja pagastā. Dabiskais fonds 300 ar kaut ko 400. Atradām lielāku akmeni. Lielākais akmenis 1200 impulsu minūtē. 1300 un jau sāka sarkanā lampiņa mums dedzināties. Mājas iekšpusē uz loga 600, apmēram 2 reizes vairāk nekā ārā. Kāda interesanta vieta. Kaut kādu lielu rezervi tad ir stādījis. Ulānis ir musulmanis. Te man ir lariņi visādi. Uz šīs palodas par radonu, 3 dažādi detektori. Šeit par magnētiem. Galvām, jā. Nevar aprakstīt, es dzīvē mazas laikam esmu tā jutusi tādu prieku, ņemot vērā, ka es nebiju pārliecināta ne par savām zināšanām, ne prasmēm kaut ko tādu uztaisīt. Tā kā liels paldies par šādu ideju, tas bija fantastiski.